Kā var būt tā, ka man tas ir full-time job? Es taisu saturu TikTokā. Bet tu strādā pilnlaika darbu? Es strādāju, man liekas, kaut kādā, tagad, kad ir bērns, kaut kādu 1,5 vai 2 slodzes, man gribētos teikt. Reāli TikToks ir mans reāli darbs, un man nav 57,000. Labi, bet, zin kā, man arī tā atšķirība ir tāda, ka es jau nekad neesmu gājis to influenceru ceļu, ķipa, zini. Tā kā tāds kravals, vai ne? Viņš sākumā taisu kaut kādu pilnīgi. Viņš tikai laika. Pēc tam uzņēmumi, es jums taisīšu reklāmas. Man tāds what the fuck vienkārši. Manā gadījumā tas, ka es vienmēr sev esmu pozicionējis, kad es strādāju uzņēmumu vārdā. Līdz ar to visas tās vietas, kur es esmu redzēts, nav mans profils. Jā. Nu tādā ziņā. Bet tu tā kā tad tas atšķirība, ka tu strādā dažādiem klientiem, un tu ieguldies diezgan daudz, un tev jāpārslēdzas no viena klienta uz otru. Jā. Un tas ir ļoti grūti, un tu saki, tas nav side hustles. Tas ir pilnīgi iekšā. Jā. Atšķirībā no manis, es ar klientiem nestrādāju. Un tagad tu esi nofiltrēts.